Labdien, esam atpakaļ pārbaudas laikā. Ar jums šodien ir Krišāns Lācis un Valters Zariņš. Un mēs šodien runāsim par impērijas un nacionālismu tēmu, vai impērijas un nācijas tēmu. Mēs pagājušo reizi parunājām par tautību. Nākošais bijām plānojuši runāt par etnisko un pilsonisko nacionālismu, par ko mēs arī runāsim, bet pa vidu mums šeit ir parādīsies unikāla iespēja ar Valteru Zariņu, kas ir impērijas idejas, ja tā varētu teikt, aizstāvis. Tā kā, es nezinu, kā šo latviskot, mēdz tagad sociālajos mēdījos teikt tāds unpopular hot take, tāds nepopulārs kaut kāds, kā mēs to varētu nosaukt, pārdrošs apgalvojums, ka Valters... impērija ir labākais pārvaldes veids visiem. Un, iesaistītajiem, tā kā visai pasauli obligāti, bet varbūt. Un mums šodien ir unikāla iespēja ar Valteru Zariņu pārspriest šo tēmu, jo es grasos pārstāvēt vai aizstāvēt šo necilo nācijas, šo nabaga mazo cilšu perspektīvu, un to mēs šodien skaidrosim. Bet vispirms par aktualitātēm. Kā tur īsti notika, Valter, vai tu redzēji, LGBT aktīvisti atklāja uzlīmi, kā tur bija, no LGBT brīva zona, protams, netieši atsaucoties uz šīm Polijas LGBT brīvajām zonām, un tad, viņi, protams, to grasījās iesniegt policijā par naidu kurināšanu pret minoritātēm un tam līdzīgi, bet, beigās izrādās, ka viņi paši to ir uzlīmējuši. Tas samazantākais viens, neatceros kurš, bet kaut kas bija tvītojis, ka kaut kas tur vai ne par neiecietību, naidu runu, kaut ko tas tā nevar, un ka visur ir kameras, un tiekamies policijā. Tikai jātājums tagad, kuram pa ko vajadzēs atbildēt, jo, taču nepaties izsaukumu veikšanu vai ne, un tādu sūdzību rakstīšanu, tas jau arī ir pārkāpums. Ko mēs darījām? Provokāciju vispār, pirmkārt. Kaut kādu naidu kurināšanu varbūt. Jā, viņi teiks, ka... Tas varbūt ir viedoklis, es nezinu. Viņam tur kaut kas ir viedoklis, kaut kas nav viedoklis, es nevaru, jo godīgi izsakot līdzi. Tur katru nedēļu kaut kāds jauns saraksts no kaut kāda aktīvistu vai aktīvistus. Un šajā gadījumā viņi var vienīgais atbildēt, ka vai mēs dzīvojam uzraudzības valstī, uzraudzības sabiedrībā, viss tiek novērots. Tad atkal tas ir slikti, vai ne? Jā, George Bush šo sistēmu iekārtoja un... viss ir slikti. Labi, skaidrs. Mums ir skaidrs, kā LGBT aktīvisti ar šiem soļiem mēģina panākt. Viņi kopē labākās rietumu progresīvo cīnītāju tradīcijas, dažādi šie tēmi. Bet tas ir nonācis līdz Latvijai, un tas ir kaut kādā ziņā interesanti, vai ne? Interesanti, viennozīmīgi, jā. Vēl viena aktualitāte, par ko tu gribēji pastāstīt, man liekas, tas ir tāds tipisks, tāds ilustrējošs gadījums, ko es arī no savas puses varu papildināt un mēģināt saprast, ko tas vispār nozīmē par šodienas Latviju. Tu gribēji pastāstīt, kā tur ir ar to bioloģijas fakultātes bijušo ēku? Jā, tur tā baigas sīkumos, tur neiedziļinoties, bet īsumā tā doma bija tāda, ka tā māju visu gribēja nodot, respektīvi tur darīt, visu remontēt un, attiecīgi visu kaut ko tur darīt. Vai vienalga, vai tās ir kopstrādes telpas, vai tur kādas mākslinieku darbnīcas, vai varbūt kāds koncertzāles un tam līdzīgi. Tur plāni bija visādi, bet tas viss, diemžēl, apstājās, jo tam visam tika uzlikts veto no kultūras ministrijas puses, kurā redz, kurai ir tā interese kaut kad nākotnē vai ne šo te parku padarīt, tad bioloģijas fakultāte, Kronvalda parks, Pasaules tirdzniecības centrs, padarīt par kultūras parku. Tur būs šī tā jau, bēdīgi slavenā koncertzāle, kur ir plānota vēl it kā turpat stāvošā Pasaules tirdzniecības centra vietā vai ne, kad tas vispār būs un kad tas kaut kas sāks notikt, tas jautājums, bet arī tā kultūras ministrijas iecer, ko viņi grib darīt ar to māju, arī diezgan absurdi, respektīvi viņi tur grib sabāzt visu 3 mākslas augstskolu, tātad akadēmiju studentus, respektīvi Mediņu, Mākslas akadēmijas un Kultūras akadēmiju doktorantus, lai tad, viņi tur kopā kaut ko dara. Bioloģijas fakultātē, jā. Bijušajā, bioloģijas fakultātē, universitātē piedarošajā mājā. Un, es domāju, jūs paprasīsiet jebkuram vai mūziķim vai māksliniekam, ko viņi vispār par šo ideju domā, un nemaz nerunājot par šo abu akadēmiju attieksmi pret Kultūras akadēmiju. Bet tā vienkārši ir diezgan skaidra ilustrācija. Nav jābūt ģēnijam, lai saprastu, ka aiz visiem šiem cēlajiem fatamorgānām līdzīgajiem nākotnes plāniem, ka tur vai ne kaut kas nākotnē kaut kad notiks, mēs tur darīsim, ka tur vienkārši apakšā ir
kaut kādas kārtējās schēmas, jo, protams, tur gan jau kādam pazīstam ir kaut kāda interese, un viņš tur grib kaut ko darīt un attīstīt, un mēs taču nevaram ļaut tagad kādam citam kaut ko darīt, vai ne? Labāk ļausim tai mājai iet postā un brukt kopā, jo, tur, protams, ļoti skaisti un celtni. Tur ļoti daudz telpas. Tur ļoti daudz telpas, kuras jau diezgan tiek apdzīvotas. Tur viss kaut kas notiek, sākot no mēģinājuma telpām un kopstrādes telpām un dažādi tur uzņēmumi un startupi un viss kaut kas. Bet, ja tur neko nedarīs, tad tā skaistā māja, diemžēl, sabruks lēnām. Bet ko tas pasaka par Latviju šodien? Kad, Metapolitikai ir dažādas izpausmes, labākas, sliktākas. Te mēs redzam klasisko slikto izpausmi, vai ne? Vecās labās politekonomiskās schēmas, vai ne? Jo, kad kaut kādi izmantojam kaut kādas politikas sviras, vai ne? Lai nodrošinātu kaut kādu personu ekonomiskās intereses. Kādas tas, protams, ir atvērts klausītāju un pārējo pašu spekulācijām, bet, es domāju, ja tur paskatās, tad jau nav jābūt baigiem ģēnijiem. Jā, bet tas jebkurā gadījumā, man liekas, tāds raksturīgs gadījums, kā Latvijā, kā kultūra, mums vajadzētu domāt, kultūra tāda baigā lieta, tāda augsta, tāds garīgās sfēras, un tas ir ļoti vajadzīgs gan valstī, lai, cilvēku skatus pievērstu augstākiem apvāršņiem, nevis tikai tur sviedrainās maizītes pelnīšanai, bet, teiksim, kā modernā valsts darbojās, kultūra arī ir kļūst tikai par, vēl vienu tādu naudas apsaimniekošanas lauku. Nodokļu maksātāja nauda tiek bīdīta šurpu turpu, privātās intereses vai ne arī kultūra arī iesaistās. Tas nav jau pilnīgi slikti, tāpat tur kāds kaut kur strādās vai ne, kāds celtnieks kaut ko darīs, būs jau arī kaut kam arī atliks labums, bet, Diemžēl tās varbūt sabiedrības intereses kaut kādā mērā tomēr vairāk cieš nekā iegūst. Tieks iegūst ir salīdzinoši ļoti šaura daļa. Šis stāsts, ko stāstīja, patika, jo tas uzreiz atsauca man to asociāciju plūsmu, īpaši šīm afēru vai ne ar visu uzstāšanu uz koncertu zāles celšanu bijušajā Pasaules tirdzniecības centra vietā. Tas atsauca šo domu par to, ka valsts, vienalga vai tā būtu vienalga Latvija, Eiropas Savienība plašākā līmenī, tā pati vienalga ASV un tam līdzīgi, ka modernā valsts, kas balstās kā ekspertu lēmumos, pārdomātos tehnokrātiskos risinājumos, tehnokrātiskos risinājumos, pa katru cenu nedrīkst atzīt savus kļūdas. Nedrīkst atzīt, ka, teiksim, kāds eksperts ir kļūdījies, un līdz ar to šī eksperta var, protams, līdz ar to ir nepamatot. Viņai nav vietas. Un tad notiek šis, kā to sauc pokerā, vai ne, doubling down, nevis atzīt kļūdu, tā kā vēl vairāk iekrampējies un vēl tālāk. Raksturīgs gadījums, vai ne, arī šis par to, ka Tantei piesējās par kaņepēm. Galvenais nevis vienu paņēmis tādu vai neaizspēr, bet visu vienkārši izrāsā. Pēc tam izrādījās, ka vai ne. Tur nebija. Jā, un Tante, protams, pārsūdzot uzvaru, bet valsts jau vienalga kaut vai valsts policijas formā, nedodies, mēs taču nebūsim pieļāvuši kļūdu, atņemot kaņepes šai Tantei. Protams, valsts to pārsūdz un viss aiziet tālāk. Un, protams, vēl visraksturīgākais stāsts, tas lielais tīģeris vai zilonis istabā, kas stāv tieši pa vakcīnām. Es arī īpaši vakcīnu lietai nesakoju, bet pagājušajā nedēļas trešdienas ieejas ziņās un lasu par to, ka AstraZeneca vakcīnas ir atceltas, un tad es atceros, ko mūsu gaišie prāti visas iepriekšējās dienas, un arī īstenībā tajā pašā dienā tas pats nelaimīgais Ivar Neidera kungs lamā Latvijas pilsoņus par bezatbildīgu attieksmi pret vakcīnām un tam līdzīgi, un ka tā ļaušanās panikai. Viss arī, teiksim, ministru un arī mediju komunikāciju. Tas man tikai ilustrē to domu, ka modernā valsts, kas tiecās uz arvien lielāku tādu totalizāciju, visu iekļaušanu, visu kontroli, visu pārņemšanu tādās sīkās ekspertīzes sfērās, modernā valsts ir hroniski nespējīgi atzīst savus kļūdas, jo tad uzreiz izčākst viss šis. Tas ir līdzīgi tā kā kādreiz absolūtā monarha, tā autoritāte balstījās kaut kādā, zināmā mērā dievišķumā, vai ne? Tātad, ka tā vienkārši ir, tad šajā gadījumā mums ir parādījies kaut kas tāds jauns, kaut kāds tāds leģitimizējošs kaut kāds avots, tikai tas nav kaut kas dievišķs, vai ne? Tas ir kaut kāds šī nespēja atzīt kļūdas, vai ne? Šī tehnokrātiskā perfekcija, es nezinu, kā to nosaukt. Tad, ja jau mēs esam eksperti un pieņemam ekspertu lēmumus, tad mēs nevaram kļūdīties, jo tu kļūdies, tad tu neesi eksperts kaut kā tā, laikam, spriešana notiek. Galā nav atšķirības, vai tas ir absolūtais monarhs, kurš kā cilvēks pieļauj kļūdas, vai tie ir vienkārši demokrātiskās valsts eksperti. Galvenais ir bezieru un ticība. Bezieru un ticība, jā, un tu pieminēji par šiem absolūtajiem monarhiem, un, protams, 19. gadsimta sākumā
mēģināja visādi atjaunot un no jauna pamatot šīs monarhu dievišķās tiesības, absolūtās vienvaldības principu un vispārējo, bet viens tāds 19. gadsimta reakcionārās domas teorētiķis teica, ka monarhi ir absolūtā monarhija ir neiespējama, jo vairs nav monarhu. Proti, ka līdz ar Franču revolūciju bija pārcirsts kaut kāds šis tāds mistikas vai maģijas plīvurs par vienu tādu beznosacītu varu, kas ir ieguldīta vienā individā, un tajā brīdī, kad šis plīvurs ir pārauts, viss tā pēctecības līnija, viss tā maģija vai mistika. Tas lielā mērā arī bija tas viens no skaidrojumiem, kāpēc Aleksandram Lielajam viss izdevās tā, kā tas izdevās, jo tajā vienā no pirmajām lielajām kaujām, kad viņš karoja ar Persijas impēriju, kas notika tajā mirklī, kad visi tie persiešu karavīri, ka viņi redz, ka viņu šis karaļu karalis, šis dievu imperators, Šahanšāhs, pagriežās un mūk, tas sagrauj pilnīgi visu, jo viņš taču tā nevar būt, vai ne? Un tad tas viss ļoti ātri un strauji beigties. Kas lieku reiz parāda, ka vēsture bija izda ne tikai kā marksisti domā kaut kādi ekonomiskie materiālie procesi, bet arī idejas, arī ticība, arī mentālās. Bet arī individu tās, tas pats Luija piemērs, vai ne? Jā, viņš pats par sevi varbūt nebija gluži sliktākais karalis, noteikti nebija labākais, viņš bija tāda parasta viduvējība, kas jebkurā citā laika posmā, iepriekš vai vēlāk, būtu bijis pilnīgi ok, viņš būtu pilnīgi parasts tāds karalis, par ko neviens īpaši vēstures anālēs neko tur nerakstītu. Bet viņš sagadījās, ka viņš vienkārši neīstais cilvēks neīstajā laikā, jo visos situācijās, ka vajadzēja rīkoties, viņš nerīkojās, ka nevajadzēja rīkoties, viņš rīkojās, un viss beidzās tā kā beidzās, un viņš palika bez galvas. Bet atkal, piemēram, ja Hruščova un Kenedija vietā būtu jebkurš cits PSRS ģenerālsekretārs vai Amerikas prezidents, bijušais vai nākamais, varbūt mēs te neviens vairs nesēdētu. Jo, tas lielā mērā bija tas iespējas, kāpēc Hruščovs varēja norīt šo te krupi, vai ne? Un Kenedija atkal persona arī bija no liela svara. Tā ir personība loma vēsturē, pa kuras pats Gavrilo princips, vai ne? Tā mēs varētu ilgi un dikti. Un personība loma vēsturē, pa ko manuprāt, daudz ir runājis Harijs Tumans, ko mēs cerams kādreiz uzaicināsim uz pārbaudas laiku. Viņš vienmēr arī oponējot marksismam, vienmēr izcer šo personību lomu vēsturē, kas īstenībā bija tā 19. gadsimta starp citu vēstures pieeja, kā rakstīt vēsturi un saprast. Bet to arī lielā mērā var skaidrot arī ar viņu to mīlestību pret antīko kultūru, jo tas jau viss nāk no turienes. Jā, varoņi un personas. Labi, un trešā vai ceturtā aktualitāte, kas arī sagādā mums tādu lielisku tiltiņu uz šodienas tēmu par impēriju, proti nesenais Eiropas parlamenta lēmums par, es tagad domāju, kā lai to noformulē. Šis Eiropas parlamenta lēmums, kas ar balsu it kā vairākumu Eiropas parlamentā lēma par labu Eiropas Savienības pasludināšanai kā brīvu zonu no naida pret LGBT vai seksuālajām minoritātēm tam līdzīgi. Es to varētu izteikt vienā teikumā, kā Eiropas parlaments nobalsoja par Eiropas Savienību kā no homofobijas brīvu zonu. Ko domā par šo lēmumu? Ko tur daudz domā? Tas ir diezgan skaidrs, kas tas ir. Tā ir tāda reakcija vai saspēle vai atbildi uz šīm Polijas atkal no LGBT brīvajām zonām. Tātad jums ir tādas zonas, bet tātad mēs pasludinām lielāku zonu, kas atkal kaut kā, vai ne, tur ir ietverts pieņēmums, ka tātad Eiropas Savienības likumam vajadzēs arī jums pakļauties, tad attiecīgi jūs tās zonas vairs nav derīgas. Tāds vai ne, tāds kaut kāds šahveidīgs gājiens. Bet vai tev neizskatās, ka šeit ir kārtējā tāda impērijas sadursme ar tādiem neimpēriskiem elementiem vai nacionāliem elementiem? Jautājums par to, kas vispār īstenībā ir impērija, kā viens tāds domātājs izteicās, ka impērijām vispār ir tā problemātiski, jo īstenībā pēdējos pāris gadsimtos mēs neesam nevienu īsti impēriju redzējuši. Tas viss, ko mēs esam redzējuši, ir bijuši vien uzblīdušas nacionālas valstis. Tātad Britu impērija vai ne, tāpat Krievijas impērija un daudz citas šīs 18. 19. gadsimta impērijas, jo viņas impērijas bija pateicoties savam izmēram, bet tas, kas viņām tā sliktā puse ir, ka viņas atkal iemiesoja visas tās, kas dažreiz nāciju valstīs un dažādos nacionālismu paveidos izpaužās kā šīs sliktās puses, tātad šovinisms vai ne, koloniālisms un attiecīgā attieksme pret subjektiem.
Kā ir cilvēki, kas uzskata un domātāji, ka tā īstenībā tā nebūtu nav īsta impērija. Jo īsta impērija jau patiesībā ir viena no tādām tolerantākajām un vislielāko daudzveidību, īstu daudzveidību pieļaujošākajām pārvaldes formām. Tās noteikti nebija pēdējo pāris gadsimtu impērijas, un tās arī droši vien nav mūsdienu impērijas. Ja varam par tādām vēl runāt, par ASV kā nosacītu impēriju, viņi joprojām ir tajā mirklī, ka viņi stāv pie tās kraujas, vai ne, tādas lielas aizes, kurai, ja viņi pārlektu, viņi varētu kļūt par īstu impēriju, tādā klasiskākā izpratnē, bet šobrīd viņi ir tajā starposmā, kur viņi ir tik izplatušies, tik milzīgi, ar tik lielu varu un teikšanu, bet viņiem joprojām ir šī it kā demokrātiskā, kvazidemokrātiskā struktūra, vai vismaz fasāde, un tas atkal viņiem traucē funkcionēt. Ja viņi kaut ko neies vai uz vienu pusi vai uz otru pusi, tad, diemžēl, tur var izšķīst viss pa gabaliem. Īsta impērija, man uzreiz tā pirmā reakcija. Īsts marksisms, īsts ļeņinisms. Jā, tās nav īstas impērijas, tad ir kaut kāda īsts skots vai ne? Jā, par to mēs parunāsim. Bet vēl es gribu piesieties šai Eiropas Savienībai. Vai šī Eiropas Savienība, teiksim, arī cīnoties par tādu vienotu, kā viņi mēdz teikt, vienotu vērtību telpu un arī pasludinot visu šo zonu, kas saucās Eiropas Savienība par homofobijas brīvu zonu, vai to nevar uzskatīt par tādu mēģinājumu konsolidēt šo, teiksim, tādu Eiropas Savienības kā tādas lielas impērijas telpu arī tādā, ideiskajā plāksnē, jo impērijas balstās ne tikai vai ne tur, resursos, infrastruktūras saslēgstībā, militārā varā, dažādos līmeņos, bet impērijas balstās arī, teiksim, kaut kādos 3-4 tādos vienojošos principos. Un visās impērijās mēs atrodam, teiksim, tādas 3-4 šādus principus, teiksim, Britu impērijas, tas vadmotīvs vai lielais sauklis, 2 gadsimtus bija civilizācija. Ka viņi nes civilizāciju šīm dažādajām dīvainajām tautām, līdz kurām Britu impērija ir aiztiepusies. Kāpēc viņi tā darīja? Jā. Un Eiropas Savienībai varbūt viens no šiem 3 lielajiem saukļiem ir no homofobijas, brīva, iekļaušanas un mīlestības zona. Un, ko teikt par Eiropas Savienību kā tādu jau esošu impēriju? Man jau vienmēr licies, ka vai tad tiešām Eiropas Savienība ir tik pārpilna ar homofobiju un tam līdzīgām attieksmēm. Tīpaši vēl palūkojas uz tuvējā reģiona fona, kāda ir attieksme tā pašā Krievijā, nemaz nerunājot par tuvējiem austrumiem vai Āfriku. Viss jau ir atkarīgs, ar ko mēs salīdzinām, vai ne? Jā, bet labi, Eiropas Savienība kā impērija. Tā ir impērija, jo tā, ko tu arī gribi stāstīt par to, kādai jābūt īstai impērijai, ka īstai impērijai nebūtu jābūt centrētāji uz šo, etnisko šovinismu, kaut kādu, kā tu teici, uzblīdušu nāciju valsti. Jā. Eiropas Savienība jau tomēr, mums ir grūti noteikt, kad Eiropas Savienībai būtu, viena valoda vai viena kaut kāda. De facto jau ir tā. Tagad gan jautājums, vai ne, līdz ar Lielbritānijas Brexit, vai ne, kaut kad jau kaut kāds, neatceros, kurš vai vācu vai franču Eiropas parlamenta deputāti pacēla šo jautājumu, kāpēc mēs turpinām runāt angliski, jo, kāds sakars, ASV impērijai laikam ir lielāka. jā, un tad viņi tur saka, varbūt mēs redzam vāciski vai franciski, bet, tā pašā laikā spāņu valoda droši vien ir populārākā no šīm, ja skatāmies globāli. Bet, Eiropas Savienības lietotajām valodām tā ir lielā globālā valoda, bet, vai latvieši tagad pāries? Īstenībā tik grūti tāpat angļu valoda vien ir, tikai nedaudz citādāk, salīdzinoši viegli, man liekas. Vieglāk nekā vācu vai franču. Bet, mēs Eiropas Savienība viena valoda. Viena valoda pieņemsim. Viena valoda mums ir ok. Ko mēs vēl pa dažas vajadzētu? Kaut kāds kopīgs pārvaldes institūcijas Eiropas Savienība arī ir. Teritoriālā vienot, tad šis bezrobežu režīms vai ne, attiecīgi atvieglot kaut kādu tirdzniecību, loģistiku, viss izrietošais, tātad kaut kāda ekonomiskā, tā ir vienotība. Pārvalde arī ir diezgan tāda vienota, un uz to arī grib arvien vairāk panākt, ka dažādi nacionālo valstu likumi salāgojās ar šo, ko sauc tiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kurus sauc tādā trakā vārdā, un lai vēl vairāk visu mistificētu par acquis communautaire. Es nemāku izrunāt franciski. Jā, un man izskatās, ka Eiropas Savienība ar vienu. Jautājums, vai vispār šī iezīme, ko mēs tikko ierunājam, vai tā vispār ir impērijas iezīme, vai vispār impērija pieprasa šādu īsti impēriju, vai viņi vispār pieprasa
kaut ko tādu, vai ne kā šo likumu salāgotību un attiecīgi paražu, ieražu un tradīciju, vai tas tiešām ir nepieciešams, lai kaut kāda teritoriāla vienība varētu būt daļa impērijas. Bet tas, kas man liekas, kas traucē Eiropas Savienībai būt par impēriju, kāpēc mēs viņu nevaram saukt par impēriju, tāpēc, ka impērijai vajadzīga arī atklātība, kaut kāds tāds tiešums un godīgums tajā pretenzijā, ka mēs esam impērija, jā, un tad un kur ir tās mūsu kaut kādas tās vienojošās iezīmes, un attiecīgi kādi ir pienākumi no subjektiem, un attiecīgi kādi ir labumi no būšanas impērijā, vai ne? Ja, nevar būt tikai pienākumi bez kaut kādiem arī labumiem. Tā jau tā nav labprātīga būšana. Jo Eiropas Savienības laiku ir šī tāda paradoxālā komunikācija no vienas puses, ka no vienas puses tā ir vienība dažādībā, no citas puses atkal tas ir, kā viņi vēl tik par sevi nemēdz runāt, ka Eiropas Savienība, gribat stājieties iekšā, gribat stāties ārā, dariet kā gribat. Bet tā pašā laikā nav ne tik vienkārši tikt iekšā, ne arī tikt ārā izrādās nav tik vienkārši. Ka tas viss tā brīvprātīgi piespiedu kārtā, beigās izrādās, ka tur, bezmazliet mums ir viena tāda regulēta ekonomika visas Eiropas Savienības ietvaros, un no vienas puses, ka viss ir ļoti demokrātiski un viss ir ļoti iekļaujoši, bet no otras puses, redz, ka ir gandrīz neiespējami ietekmēt tos lēmumus, ko Eiropas komiteja pieņem. Bet, varbūt tas ir ļoti labi. Varbūt mēs varam runāt par Eiropas Savienību kā tādu autokrātisku impēriju, vai ne? Tehnokratisku impēriju, jā. Un arī, vai ne, impērijai, tas saka, svarīgi tā kaut kāda atklātība par savām pretenzijām uz milzīgas ģeotelpiskas un ģeopolitiskas telpas tādu, klātbūtni pasaulē. Bet, piemēram, par ASV, par ASV arī kā par impēriju ļoti daudz darbs atcerēt. Viens no tādiem nesenākajiem saucās Hidden Empire ASV, kā tāda slēptā impērija. Un, protams, nevis vienkārši tajā mentālās impērijas izpratnē, bet ka ASV ir ļoti konkrēti pastāvējuši. Piemēram, tas, ko 19. gadsimtā tomēr uzskatīja par impēriju, ka viņiem tur bija Filipīnas un kas tik viņiem tur vēl nebija. Protams, mūsdienās. 19. gadsimtā ASV viņi vēl tad ne tuvu nav impērija, tad viņi ir tāda varbūt reģionāla lielvara. Kaut uz to impērijas kursu viņi sāk uzņemt pēc Pirmā pasaules kara. Ka viņi uzvārās kara laikā uz visu, vai ne, un pašās beigās arī ienāk kā uzvarētāji, un tas pats stāsts arī Otrajā pasaules karā, vai ne, tas joks, kā uzvarēt karu, galvenais ierodies pēdējais. Jā, ne, un pirms tam uzvāries no abām pusēm. Labi, mēs dodamies pauzē, un pēc pauzes tad, ķidām jautājumu, kas ir impērija? Īsti impērija. Jā. Esam atpakaļ pārbaudas laikā, un šobrīd mēs tagad ķersimies pa nopietno impērijas ķidāšanai. Impērijas ķidāšanai. Labi, Valters, stāst man, kas ir īsti impērija, mēģinām pārliecināt par, kāpēc impērija ir laba? Kāpēc impērija ir labāk nekā nacionāla valsts? Jo šobrīd dzīvoju Latvijā, labi, man ir skaidrs, ka Latvija nav pilnībā nacionāla un suverēna valsts. Es jūtu, ka mana valsts, kuras pilsonis es esmu, ir pakļauta tur lielākām vai mazākām impērijām. Tuvāk, no vienas puses mums ir Krievijas impērija, joprojām dzīvās piežās man virsū, kā latvietim, no citas puses Eiropas Savienība, kaut kā tāda virtuālā Briseles impērija man spiežās virsū, un no trešās puses, protams, amerikāņu impērija vēl ar savām specifiskiem niķiem. Tad, protams, mums dabiskais impulsi kā latvietim ir, lieciet mūs mierā, mēs gribam būt paši sev savā nacionālā valstī, atšķirieties un ļaujiet mums būt mums pašiem. Tāpat kā, tur Izrēlai. Izrēlai. Tas kā nacionālās valsts arhetipam. Tas viss ir lieliski saprotams, vai ne? Bet, diemžēl, tā pieredze rāda, ka pasaulē, kur ir kaut kādas vienalga īstas impērijas vai šīs uzblīdušās pseido-impērijas, bet bieži vien nonākt tādu visai bēdīgu izvēļu priekšā, kad vai nu ir jāizvēlās starp kaut kādu vienu no 2, 3 vai nescik ļaunumiem, vai arī izvēle pat netiek prasīta, un tad viss šīs impērija veidīgās varas dara, ko grib, un tas viss, protams, nāk par nabagu mazo vai nacionālo valstu vai tautību galvām, un var saprast, jā, protams, šo negatīvo attieksmi pret impēriju, un tas jau, bet te, man liekas, mēs atkal atgriežamies pie tā paša, ka jā, tas ir šis negatīvais piemērs ar to, kas pēdējos
pāris gadsimtos tādā, vairāk vai mazāk nesenā vēsturē, kas ir bijušas tās impērijas, ko mēs zinām. Un tādā ziņā var pilnīgi piekrist. Bet tad, kas tad ir īsti impērija vai ne, un ar ko tad viņi atšķirtos no šīm sliktajām, neīstajām impērijām? Tur mēs varētu pastīties arī tādu visiem daudz maz zinām piemēru, vai ne, kā Roma, vai ne, un ir īpaši varbūt tā Romas impērija arī tāds, vai ne, ilgstošs fenomens, vai tā ir Rietumroma vai Bizantija, bet skaidrības labāk paskatāmies uz Romu tādā pašā impērijas aizsākumā, vai ne, tikko, kad ir notikusi pārēja no republikas uz impēriju, piemēram, Augusta laiks, vai ne, viens no labākajiem, veiksmīgākajiem Romas imperatoriem, un tad šādā laikā un formātā tā impērijas būtība ir diezgan vienkārša. Tas arī droši vien bija viens no tiem Romas veiksmes, viena no Romas veiksmes atslēgām. Protams, tur arī bija kaut kas viņa tajā garā un kaut kas tāds, kas viņiem ļāva arī pēc visiem dažādajām neveiksmēm, vai tas būtu kari ar Kartāgu vai vēl ko, bet viņiem vienmēr izdevās pacelties un varēja zaudēt visas kaujas un beigās tāpat uzvarēt karu un tikai pletās un pletās. Bet viena no tām veiksmes atslēgām bija, protams, jā, pareizē tika uztaisīts kāds piemērs, kas noteikti tad ir, ja jūs negribat labprātīgi pievienoties impērijai, tas bija diezgan skarbi, bet attiecīgi tas ļoti atviegloja tālāko darbību, jo nebija jau tikai tā, ka, jūs tagad pievienojaties impērijai, vai ne, un mēs vienkārši par jums valdīsim. Un Roma pirmkārt nesa daudzus labumus, tad bija arī kaut kas tiem subjektiem vai ne, topošiem pavalsniekiem bija arī kaut kāds labums no tā, ka viņi tagad būs daļa impērijas, piemēram, ceļi, akvedukti, pirtis, vai ne, civilizācija, izglītība un tam līdzīgi. Un Roma atkal no savas puses prasīja divas diezgan vienkāršas lietas. Tātad viena ir, lai šie subjekti maksā nodokļus, tātad maksājuma nodevas, un otrs ir, lai tiek atzīta imperatora dievišķā vara. Ka imperators arī ir dievišķs, ka viņš ir kaut kādā ziņā galvenāks par visiem pārējiem dieviem, bet tas neizslēdz iespējams palikt kā pavalsniekiem pie saviem dieviem un arī paražām, tradīcijām. Respektīvi, tā vienkārši sakot, jūs varat turpināt darīt visu, kā jūs gribat, savas tradīcijas, paražas, arī savu administrāciju varat darīt, kā jūs vēlaties. Mums vajadzīgs divas lietas - nodokļi un atzīšana, ka imperators ir dievišķs. Un plus, protams, jūs vēl bonusā nāk robežas, romiešu leģionāri vai ne, kā aizsardzības garants pret dažādām neidīgām barbaru ciltīm un viņu inkursijām. Un, ja tā paskatās uz to darījumu, tad nav nemaz tik slikta, vai ne? Un ļoti daudz arī izvēlējās to pieņemt. Kur izvēlējās? Es lasot, piemēram, Jūlija Cēzara Gallu karu, neizskatījās, ka viņi baigi izvēlējās. Galda tas jau ir tāds, jā, tur ir atkal droši vien šī persona loma, vai ne, gan Cēzara personā, gan arī šī Gallu vadoņa, Vercingetoriksa vai ne, personā, jā, tas īstenībā tāds ļoti interesants moments bija, jo, Galliem varbūt atšķirībā, piemēram, no tās situācijas, kad tika kolonizēta jaunā pasaule, vai ne, kad indiāņiem nācās cīnīties pret dažādiem ieceļotājiem, tad Galliem pat bija diezgan vērā ņēmams iespējas arī varbūt uzvarēt, un varbūt tā vēsture būtu pagriezusies daudz citādāk, bet, tā kā savā ziņā tas militāro tehnoloģiju pārsvars spēlēja kaut kādu lomu. Protams, nebija nekādas tehnoloģijas, vai ne, bet tādas lietas kā disciplīna, formācijas, tomēr ir diezgan nozīmīgs aspekts, ja otrai pusē nav nekā no tā. Tā kā, Galla, protams, jā, tas uzreiz būtu piemērs pret to, bet tur atkal tā nianses, ka tad jau Roma vēl pat nebija impērija, tad vēl ir republika, vai ne? Jūlijas Cēzars pat vēl nav realizējis visas savas ambīcijas. Labi, bet tas, ko es nolasu no tevis, tu runā par Romas impēriju kā tādu, tāds labvēlīgās impērijas nosacīt tādu ideālu tipu. Un uzreiz cilvēkiem tās pirmās asociācijas vai ne ar tādām totalitārām impērijām, kā, protams, Trešais Reichs, kuram arī bija tendence uz impēriju, protams, Padomju Savienība. Tāpat arī kā Krievija, visas rusifikācijas programmas, vai ne, tad, kad tiek uzspiest kaut kāda, vai ne, identitāte vai valoda vai vēl kaut kas.
Nu jā, un kad tiešām šiem dažādajiem it kā pakļautajiem subjektiem jau tiešām nav vairs nekāds autonomijas, jo arī, teiksim, mūsdienu Krievija jau arī, viņi sauc par federālo republiku. Jā. Krievijas federācija, tā viņi sauc, jā, un tad, kad tu skaties oficiālajos viņa administratīvos dalījumos, kas tik tur viņiem nav tāda un tāda autonomā republika, tāds un tāds apgabals, bet, beigās izrādās, tas viss ir ka ir tāds simbolisks nosaukums. Kā kurā mirklī, kad ir izdevīgi, tad Putins atkal saka, kā gubernatori, jūs taču paši tiekat, ka mēs esam federāla republika. Man tagad tur jācīnas ar kaut kādām pirmajām Covid izpausmēm. Tad paši tiek. Tad, kad kāds ļoti labi dara to savu darbu, tad atkal viņš ir jānoņem no trases, vai ne? Jo cilvēki redz, ka te pat kaut kā ir trāpījis kaut kāds kompetents personāžs kaut kādā šī mazākā ļaunuma balsošanas veidā, vai ne? Tagad pārliecina man, kāpēc Krievijas impērija nestrādā, jo Latvija arī ir atšķēlusies, ja tā var teikt, no Krievijas impērijas. Jā, mēs runājam par Un kāpēc tā Romas impērija tad ir tāds pozitīvāks impērijas piemērs nekā Krievija? Tāpēc, ka tā kā notiek tas pats, ka, redz, tiek uzspiestas kaut kādas vērtības valoda tas ir viens vai ne, tad, ka mums visiem jārunā krieviski vai ne, viss ir jāpārkrievo vai ne, uz to līdz arī nāk arī vērtības viss pārējais, vai ne, šī Krievijas impērijas devīze vai ne, tur cars, pareizticība, kārtība, patvaldība un pārējais. Un tas ir attiecīgi uzreiz, kā jums katram jādzīvo. Bet Roma turpat pretstatā, vai ne? Jūs varat tās tradīcijas, ieražas, varat arī runāt savā valodā. Protams, tur kāda komunikācija ar impērijas pārstāvjiem notiek tajā kopīgajā valodā, kas ir tāda lingua franca, tolaik tā ir latīņu valoda, bet tā kā neviens jau nespiež tagad tur rekuši to zemnieku vai strādnieku vai vēl kaut ko, neviens jau tā nespiež runāt latīniski. Ja tu gribi, protams, tev ir iespēja vai mācīties, izglītoties un tam līdzīgi. Paskatāmies, kas notika ar Lielbritāniju, vai proto Lielbritāniju, tātad, vai ne, Britu salām. Roma tur bija līdz turienei tikusi, vai ne, kaut kādas tur tās nepaklausīgās vietējās ciltis bija apspiestas, bija, līdz Skotijai vai apmēram, vai nebija kaut kāda civilizācija iedibināta, šī te Adriana siena, vai ne, pasaules malā. Bet, tad sākās problēmas citur un nācās tos te imperiālos spēkus no Britu salām aizvākt. Un tad izrādījās, ka vietējie iedzīvotāji diezgan cēroja. Jo bija jau diezgan labi. Romieši bija atveduši visādas labumus turien, vai ne? Civilizāciju, ceļus, pirtis, sacēluši Londiniumu un citas vietas. Jā, un ļoti, vai ne, un es tev pabeigšu, ka papildināšu, ka, teiksim, tādos Britu muzejos ļoti labi var redzēt. Tas ir arī, man liekas, Edinburgas muzejā, lai gan tāpat nebija tiešām Romas impērija, bet tur visu laiku uzsver to aspektu, kad romieši atvilka savus spēkus, kas faktiski nozīmē vienkārši savus militārus spēkus atvilkt no turienes leģionu. Jā, tur tos dažādas administratorus. Jā, un kad viņi to atvilka prom, tad ļoti ātri, tiešām faktiski gadsimta laikā, tas, ko tu sauc par civilizāciju, tur izbeidzās. Cilvēki nereti aizmirsa rakstību, to rakst. Tiešām atgriezās pie aizmirst arī kaut kāds noteikts romiešu kulta sastāvdaļas. Bet visu tomēr arī neaizmirst. Vai ne? Jo paskatāmies, kuras tad ir vai ne visas tās dažādās Eiropas valsts, kas viduslaikos un vēlīnajos viduslaikos un jaunajos laikos sāk kļūt arvien varenāks un izplatīties, tad tās visas ir Romas bijušās provinces, vai ne? Lielbritānija, Britu impērija, Francija, Spānija, Portugāle, labi, Itālijai tur grūtāk, vai ne, tur ir cita problēma, bija tur kaut tās mazās valstiņas un daudz iedzīvotāji, bet, Vācija Bizantija jau arī kā Austrumroma ļoti ilgi pastāv. Jā, un redz arī, protams, tas ir viens no šiem atkal kā būtu, ja būtu scenārijiem, bet ja Roma nebūtu kā imperiāls veidojums, kā šāda īsta impērija, gan teritoriālajā, gan arī tajā, civilizācijas izplatībā, tad arī, tas būtu diezgan liels jautājums, vai kristētība būtu varējusi tik veiksmīgi un sekmīgi un plaši izplatīties. Viņa, protams, būtu kaut kādu vērā ņemam reliģiju, bet tas, ka viņa spēja savā ziņā infiltrēties Romas impērijā un nokļūt līdz tiem impērijas augšējiem slāņiem, tas viņai ļāva, automātiski uzreiz izplasties pa milzīgu teritoriju. Un redz, kas notiek tālāk, vai ne? Roma it kā beidzās, Rietum Roma vai ne ir sabrukus, bet kaut kas tajā visā tajā imperiāli dievišķajā aspektā ir, jo, kāpēc tad kaut kādam šim te franku vai ne vadonim, ja? Kāpēc viņš aiziet un
pie tā pāvesta, un kāpēc viņi kronē par to imperatoru. Kaut kas jau tur ir, vai ne? Un attiecīgi, tāpēc tam kristās viņu subjekti un tā tālāk, un joprojām. Un kopš tā laika, vai ne, kopš Kārļa Lielā, gandrīz visas Eiropas, tādas lielvaras vai valstis, kuras mēģina pieteikt kaut kādas pretenzijas uz kaut ko vairāk, nevis vienkārši tur cilšu apvienību, ir mēģinājuši sev leģitimēt caur šo, Romas piesaukšanu, tur to, ka, tas ir 1., 2., 3., 4. Roma, un tad, protams, Krievijas impērija arī 16. gadsimtā mēģināja sev pasniegt kā, trešo Romu, un ASV nerad arī vai ne sevi stilizē kā no šīm romiešu kaut kādiem artefaktiem, un tur ērgli, un kolonām. Pat pilsēta ir Cincinnati, es vienmēr domāju, kas tas par nosaukumu līdz, uzdūros Romas vēsturē. Labi, pieņemsim, tā ideāla forma, un arī, jāskatās, teiksim, jāsalīdzina Krievijas impērija ar Romas impēriju, ir skaidrs, ka, piemēram, Romas impērijā iespējams tāds kaut vai subjekts kā Zals no Tarsas, jeb ko plašāk pasauli pazīst kā Pāvilu, vai ne? Jūdu Pāvilu, slavenošo apustuli, kurš vienlaikus ir Romas pilsonis, dabūjis šo Romas pilsoņu statusu. Tas nozīmē, protams, ka viņš pārvalda latīņu valodu, viņš dabūjis kaut kāds līdz ar šo pilsonību, Romas pilsonību nākošās privilēģijas, bet no otras puses, kā viņš arī pats savās vēstulēs raksta, viņš ir jūds, visā viņš ir pilnīgs jūds, viņš ir mācījies bauslību, viņš ievēro visas jūdu tradīcijas un sako dievišķajām likumam visam pārējam, un tur nav nekāda. Roma šādā ziņā arī labā un īstā nozīmē tāda meritokratija. Protams, uzreiz viss ir iespējams visiem, bet laika gaitā viņi pielāgoties saprot, ka nevar, vai ne, labi, tas jau vēl notiek pirms impērijas, tas vēl republikas laikā, bet ka nevar visi leģionāri būt, vai ne, romieši. Mēs paliekam pārāk lieli, vai ne, cilvēki nav tik daudz, kaut kas jāmaina, vai ne, un tad, labi, tad jau ir impērija, vai ne, tad mēs ņemam tur barbarus, vai ne, ģermāņus dažādus, un tad jau nepiet ilgs laiks, kad pirmais jau sākumā vai ne trāķieši, vai ne, tur no Grieķijas, no tās puses imperators sāk parādīties, bet tad mēs nonākam arī pie ģermāņu izcelsmes imperatoriem, tā kā šī kaut kāda etniskā izcelsme nav arī nekādā ziņā faktors tam, tur ir kaut kas cits, svara, tur ir šī tā. Labi, bet no otras puses mēs redzam visu laiku, šis nenoliedzamais fakts, ka impērijas sabrūk, un ļoti nereti sabrūk, tāpēc, ka kādam no pakļautajiem sevišķi neiet pie sirds šī imperiālā virsvara vai teiksim, iekšējais pagurums impērijā zūd kaut kā tiešām tā ideja, kas, vai tiešām, teoloģiskais pamatojums vispār, kas varbūt tiešām no tādā mentālā līmenī uztur šo imperiālās varas maģiju, vai, tiešām kāds notika 19. gadsimta impērijā, un dažādi etnosi, dažādi nacionālai grupējumi, mēģināja tikt prom, mēģināja atrauties, piemēram. Jo viņi bija neapmierināti ar, principā jau parasti ar vienām tam pašām lietām. Mēs skatāmies, kas ir tas iemesls, kāpēc sākas kaut kādi tur nacionālās atbrīvošanās kustības, tas ir tāpēc, ka kaut kas tiek darīts pret to viņu etnisko vai nacionālo vai jebkādu identitāti. Galā pēdējos 2 gadsimtos tas ir tas, kas ir noticis, izjūkot visām lielajām impērijām, kuras mēs pieredzējām. Vai tās būtu tiešām Turcijas impērijas, Britu impērijas, Krievijas impērijas, it īpaši Austru-Ungārijas impērija, vai ne, ar visiem serbiem, čehiem, poļiem, ukraiņiem un kas tik vēl ne. Protams, arī Britu impērija, kas no visiem minētajiem gadījumiem teikt varētu būt vistuvākā Romai. Savā ziņā, jo, tomēr... Kas ir vistuvākā Romai? Manuprāt, Britu impērija, jo, viņa bija ļoti difūza, ļoti iekļauj, ļoti daudz dažādas... Viņa vistuvākā varbūt tajā ziņā, ka, tā kā, ja runājam, kas ir tas iemesls, kāpēc sabruk Romas impērija, tad tur ir apmēram 200 dažādi iemesli, dažādas arī sakritības, tad, vai ne, Romas gadījumā tas ir gan klimats, gan, tur kaut kādas citas norises, tur kaut kur tālāk, vai ne, šīs te atkal kaut kādas stepas klejotāji tautas, kas atkal stumj atkal viļņus ar dažādām ciltīm, kas migrē uz tuvāk Romas teritorijām. Tad visāds iekšējais neskaņas. Tie iemesli ir daudz un dažādi, un viņi savijās, un, protams, varētu ja baigi grib saskatīt kaut kādas līdzības, mēs varam, tur ir tas un tas, tad liekas, ka tas pats ir arī tai pašā Britu impērijā, bet tur jau arī ir visādi komplicēti faktori. Viens tas, viņi varbūt bija izplatusies ļoti liela kaut kāds pagremums, bet tad ir tāds neparedzēts aspekts, vai ne, kā milzīgs pasaules karš, vai ne, kas ilgs 4 gadus, kas pilnībā izsūc visu viņu
labklājība neizsūc, viņi tiek pārsūknēti uz Ameriku, vai ne, galvenokārt, un savā ziņā tāpēc viņi sabrūk. Kaut kas tur ir līdzīgs, bet atkal ir ābolu un bumbieri, vai ne. Bet tas, ko nevar noliegt, ka mēs skatāmies, ka liekas, ka ir, vai ne, kaut kāds šis te impēriju dzīves ciklus. To mēdz dažādi kaut kā tur formulēt un pārfrāzēt, bet tas parasti mēdz to izteikt tādā kā gan arī vai pantiņā, vai ne, ka tad grūti vai smagi laiki rada spēcīgus cilvēkus. Un spēcīgi cilvēki rada labus laikus. Labi laiki atkal rada vājus cilvēkus. Un vāji cilvēki, ko rada grūtus un sliktus laikus. Un tad tāds atkal iet uz riņķi un uz riņķi. Un, vēl to mēdz saukt, laikam, atkal jautājums, vai tiešām tā ir, bet Voltēram mēdz piedēvēt šo citātu, ka arī pārfrāzējot tā brīvi, ka vēsture tā ir viens skaņa tam, kā pa trepēm augšu piet koka kurpes un lejup slīd zīd čībiņas. Tātad šis te vai ne, kamēr ir grūti, vai ne, kamēr ārēji apstākļi spiedīgi, vai ne, tikmēr tās vienalga tautas, vai tie cilvēki, viņi ir spēcīgi, izturīgi, viņi grib izsisties, vai ne, un dabūt to savu kādu vietu zem saules, un tikko kā viņi iegājuši komfortā, tā viņi sāk kaut kāds pagrimums, viņi sāk palaisties. Un to īstenībā jau var vērot gan kaut kādu impēriju dzīves ciklā, gan arī kaut kādu individu. Piemēram, skatoties uz pirmajām imigrantu paudzēm ASV sākumā, kamēr ir grūti, vai ne, viņi ļoti daudz un smagi jāstrādā, bet, kad viņi sasnieguši noteikti labklājību, viņi, tas ir, protams, dabiski, vai ne, neviens vecāks negrib likt savam bērnam lieki ciest, un tāpēc viņi dara visu, lai viņu bērniem nebūtu tik grūti laiki jāpiedzīvo. Bet kaut kādā ziņā tas laikam ietekmē to cilvēku attīstību, un viņiem bērniem augot nav bijuši tie paši izaicinājumi, grūtības, un atkal, tad kaut kā sanāk, ka viņi pieraduši pie visu tā komfortu, un kaut kāda varbūt notiek kaut kāda izlaidība, palaišanās, un kaut kā tā to var skatīt. Un tas jau, Roma jau arī nebija ne pirmā, un arī viņi jau arī neizgudroja šo maģisko veiksmes formulu. Persijas impērija diezgan lielisks piemērs gan tam, kā sekmīgi izplasties ļoti lielai. Tad ne jau vienmēr vajag visus ar zobeni pakļaut, vai ne? Vajag var parādīt kādu piemēru, un tad reku, ka īstenībā, ja nav tik slikti, varbūt darām šito pa draugam, jums būs labi, mums būs labi, un lielākā daļa piekrīt. Bet tas jau arī bija iespējams, tāpēc, ka bija jau salīdzinājums, jo, tajā laikā, kad radās Persijas impērija pašā sākumā, pirms tam tur bija viena cita ļoti tāda neganta, milzīga antīka valsts kā Asīrija, kurā bija tik briesmīgi un šausmīgi pret saviem ienaidniekiem, bieži arī pavalsniekiem, ka viņi tik ļoti visiem tajā reģionā apnika, ka visi kopā viņus arī izbeidz. Un, ne pa kādu Asīriju, vai ne, mēs mūsdienās nerunājam, un Nīneve ir drupās, un Persija joprojām ir. Un pēc tā, atkal visiem bija tas, vai ne, piemēram, kā mēs negribam dzīvot, un persieši atkal to ņēma vērā, vai ne, un ar savu to te labāko piedāvājumu, ka mēs negriezīsim visiem galvas nost, vai ne, un tur nevedīsim visu dievus uz Nīnevi, ja. Viņiem bija tāda lieliska tradīcija asīriešiem antīkajā laikā, kā nodrošināt to, ka pakļautā tauta vai, vienalga, kas ir tev klausa, tad savāc viņu dievu, jo katrai tur bija pilsētā kaut kur tā dievu statuju, un savācot dievu statuju, tas dievs tiek tā kā paņemts par ķilnieku, un diezgan briesmīgi sajūta varētu būt, ja tu tiešām tam visam tic, un tā pasaule strādā. Kas nav, jā. Tas pats jau, bet jā. Īstenībā vecajā derībā, jā. Tur ir ļoti labi parādīts. Tur ir aprakstīts tas no jūdu skatpunkta, cik briesmīgi bija, vai ne? Jā, un kā asīrieši tiešām briesmīgi, un ka persieši no jūdu skatpunkta, arī iedomāties, vai ne? Jūdi ļoti nacionalistiski, ļoti tādi etniski noskaņot ar savām tradīcijām, tiešām ar savu monoteismu, bet pārsteidzošā kārtā persiešiem ir ļoti labi sadzīvot. Vai ne, kāpēc? Tāpēc, vai ne? Jā, un uzkalpojās pat galmā augšā, un diezgan tiešām labas attiecības. Jā. Šis lielais Persijas ķēniņš ļauj tur, tā ideja, vai ne? Templi no jauna. Jā, rekutējā, viņi jau ķēniņu nosaukumā jau savā ziņā ir izteikts arī šis te princips, tas veiksmes atslēgas, tā kā, jūs visi varat būt karaļi, katrs savā kaut kādā tur tajā vietā, vai ne, ar savu tur visu no tā izrietošo, bet ir kāds vēl augstāks karaļu karalis, kas ir šis te imperators. Jo viņš ir dievišķs, vai ne? Viņš ir...
Lūk, ķēniņš tu piesauc šo hierarhiskumu vai tādu daudzpakāpju sistēmu, kas parasti ir impērijās, kuras tādās tiešām kaut cik normāli funkcionējušās impērijās, ko mūsdienās mēdz saukt tādā smalkā vārdā, ko nereti piesauc Eiropas Savienības kontekstā, proti subsidiārisms. Un arī Eiropas Savienības tēvi visu laiku piesauc to subsidiārismu ideju, proti to ideju, ka augstākam līmenim nav jāuzņemās tās funkcijas, kuras var izpildīt zemāks līmenis. Kas īstenībā ir arī federālisma būtība. Eiropas Savienība kā arī, vai ne, tur dažreiz runas par to, vairāk federāli, mazāk, bet tā ir viena no federālās valsts tām idejām, vai ne, ka mums ir kaut kāds federālais līmenis, jums ir tiešām kaut kādi jautājumi, kas ir risinām federālā līmenī, es viņus risinām federālā, bet, ja tas pats arī ASV, vai ne, bet ja ir kaut kāda lieta, ko jūs mierīgi varat risināt savā apgabalu, štata vai pavalsts līmenī, vai vienalga, ko to sauc, tad, droši vien labāk jums to darīt, vai ne, jums ir gan labāks priekšstats par to situāciju, gan zināšanas, jo, vēl viena no tām impērijas problēmām, kas ietekmē to viņu mūži, tas, jo vairāk viņas tātad cenšas nodarboties šo mikromanagementu, jo sliktāk ir. Jā, protams, tas arī galā ir novēc pie visu impērijas sabrukumiem, un mēs varam tikai jautāt par Eiropas Savienības izredzēm nākotnē, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā šis subsidiārisms nesevišķi funkcionē, vispār nestrādā, visu mēģina rīkot un kārtot dažādi birokrāti Briselē. Tad mēs varam runāt par bizantismu drīzāk, Eiropas birokrātisko. Eiropas Savienība kā bizantiska impērija, vai ne? Ar šo te šausmīgo birokrātiju visu un arī to paklausību. Jo pastāmies, kā šabrīd valdība, vai ne, Kariņa personā, cik viņi, vai ne, priekšzīmīgi un labi pildi jebkuras nosacījums, vai ne, kas nāk no ediktus, no centra. Ediktus, vai ne? No centra, kur nāk. Jā. Subsidiārismu ideja, par to, es domāju, mēs parunāsim vēl citās pārbaudas laika epizodēs, un tā ir interesanta ideja, par kuru būtu vērts padomāt kaut vai tāds mini impērijas kā Latvija gadījumā, vai, ja mēs tiešām domājam par kaut kādām nākotnes vispār izredzēm Latvijas, tad, ciešāka savienība starp, ciešāka sadarbība starp, Igaunijas pierobežas novadiem ar pašiem Igaunijas Latvijas pierobežas novadiem, tas būtu tikai saprotams. Un tāpēc šis mums jautājums, un tas ir pēdējais, ko mēs šodien paspēsim risināt, 5-6 minūtes. Kā īsti ar Latviju ir, vai ne? Kāds ir Latvijas izredzes šodienas imperiālismu situācijā? Pat Latvija, vai ne, nav spējīga uz impēriju, kā, lietuvieši to bija spējīgi daudz mums 15. 16. gadsimtā. Tu pieminēji šo, kā tas mēdz būt, un Romas impērija un cits impērijas ir bijis tāds raksturīgs gadījums, ka dažādi šie lielie ģeotelpiskie bloki cīnās par mazākām vienībām, mēģina savā pusē pārunāt mazākas vienības no citu ģeopolitisko un varas bloku puses, un, protams, Latvijā mēs atrodamies šeit pa vidu tiešām starp vienu tādu mentālu ģeopolitisko, vai imperiālo bloku kā ASV, Eiropas Savienība kā vēl vienu bloku. Kā ASV tādu piedēklu kaut kādā mērā. Jā, un pa labi no mums mēs skatāmies kartē Krievijas, impēriju, to grūti nosaukt citādā, kur atkal mēģina iekārdināt šo mazo it kā etniski nacionālo vienību kā Latvija ar saviem kaut kādiem piedāvājumiem. Un tad kāds ir tas mūsu, ja mēs pieņemam, ka impērijas ir nenovēršams vai ne, tad, kā mēs nepiekrīt, bet šodien mēs tevi, tu esi mūsu zvaigzne. Kāds ir Latvijas izredzes, kurā impērijai pieslieties, proti? Vai tik te gadienā nesanāk šis te gadījums, ka tā ir īstenībā tāda neīstā dilemma vai neīstā izvēle? Vienmēr jāizvēlās starp kaut kādiem tur lielākiem, mazākiem ļaunumiem, šajā gadījumā kā ir divi, vai ne, tātad Krievija vai Amerika, tā rupi sakot, izstāsta diezgan bēdīgi, bet varbūt, ka īstenībā ir arī kāds cits variants, kas varbūt arī kaut kādā mērā arī imperiāls veidojums, jo, man joprojām liekas, ka tomēr, ka impērijas, protams, īstā un tādā kaut kādā ideālam tuvākā formā ir arī labākais veids, kā nodrošināt īpaši mazu nacionālu valstu kaut kādus šo te izdzīvošanu un plaukšanu un vispārējo. Tad man liekas, ka vajadzētu vienkārši izveidot kādu jaunu savienību vai imperiālu kaut kādu veidojumu. Jo
kas būtu vajadzīgs šādai impērijai, tad, protams, ir kaut kāda kopīga kultūra un redzējums, kaut kāda tāda vēsturiska pieredze, kaut kāds šis tad vienojošs elements, vai ne? Mūsdienās mēs vairs nerunāsim par kaut kādu dievišķi ordinētu vai apstiprinātu varu, bet tur mēs varam atrast kādu citu pamatojumu, kas ir, teiksim, šī pati vēsturiskā pieredze, un ja mēs tā sākam skatīties uz to, kas mums te notiek, tepat kaimiņos un vēl kaut kur nedaudz tepat tālāk, bet arī Eiropas mērogā, tad mēs redzam, ka par spīti dažādajām kaut kādām tur valodas un atšķirībām un kaut kādām vēstures kultūras niansēm, ka tā vēsture lielāko daļu Austrumu Eiropas valstu ir ļoti līdzīgi. Tīpaši, nemaz nerunājot par pēdējo pusgadsimtu un gadsimtu, mums ir, principā, viņi identiski, vai ne, daudzos aspektos, un izrādās jau arī, ka tas gan uzskati par dažādām vērtībām, gan par to, kā grib dzīvot un kā negrib dzīvot, lielā mērā saskan. Un tad, varbūt, ka visiem būtu labāk, kā Eiropai, tā, Krievijai vienkārši nāktos samierināties, bet es domāju, ka visām šīm te valstīm, kas atrodas starp Baltijas jūru un Melno jūru, ka tas varētu būt īstenībā vislabākais scenārijs, ja mēs visi tiktu apvienot kādā, man liekas, arī labi skan tā impērijum, intermārijum, vai ne? Starp jūru impēriju, vai ne? Jā. Tur runā, vai ne, par šo lielo, kas šobrīd, vai ne, ir tikai vēl virtuāls projekts, ideisks projekts, nākotnes kaut kāda cerība mūsu reģiona valstīm, kas saucās intermārijum, vai kam, teiksim, šodien, kas intermārijum, kas ir poļu starpkara perioda tāda ģeopolitikas ideja, kurajā vai neatbalstītāji bija arī Latvijā, piemēram, Pēters Radziņš un vēl citi ģenerāļi un vēl citi ģeopolitiķi. Šodien tāds intermārijum... Tas gan zīmīgi, ka tieši, ka viens no zināmākiem ir tieši Radziņš kā ģenerālis, jo, kurš gan vēl labāk var saprast šīs strateģiskās un taktiskās nianses, kā cilvēkam ir sapratne par karu un visām šīm te lietām. Infrastruktūra, loģistika. Jā, tieši tā. Un mūsdienu izvērsums, vai ne, arī vēl viens tāds, tādi pirmie soļi īstenībā konkrētāk intermārijum virzienā varētu uzskatīt drīzāk šo 3 jūru iniciatīvu, jo par intermārijum tas joprojām ir drīzāk ideja, bet 3 jūru iniciatīvā tur arī, tur jau kaut kāds reāls finansējums, jau reāls iniciatīvu grupas un miedarbība. Un interesanti tas, ka šīs dažādās valstis, kas atrodas starp Vāciju un Krieviju, paši saprot, ka, gribot, negribot, ja mēs tiešām gribam vest savu lietu, ka mums ir kaut kas jādara kopā, jo ja viss šīs valstis tiešām izveido kaut kopīgu savienību, tas ir vērā ņemams gan teritoriāli, gan resursi, gan arī, ja vajadzība ir tāda militārā ziņā, tāds diezgan vērā ņemams veidojums. Jā, un īstenībā arī uz visas Eiropas fona Polijas pieredze ir unikāla ar to, ka tiešām tajā laikā, kad pastāv Polija-Lietuva, no 14. līdz 18. gadsimtam, tā sevi ietver ļoti dažādas tautas. Mēs to nevaram runāt ne par agrīno jauno laiku, tur Poliju, Angliju, vienalga Itāliju, Spāniju, šī Polijas, Lietuvas lielvalsts, tur tiešām ir visas iespējamās reliģijas, visas iespējamās konfesijas, visas iespējamās tautas. Tāpēc viņi saucās kā sadraudzi? Divu tautu... Anglis viņi sauc par Commonwealth, vai ne? Kas ir īsti netulkojās, vai ne? Tā kā republika kopīgā lieta. Tur Respospoļita arī ir, šī kopējā lieta. Kopēja lieta, vai ne? Respublika, vai ne? Jā. Tajā īstajā nozīmē. Jā, un redzi, tiešām, lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, tiešām visi iespējamās tautas, un, protams, Kurzeme atradās arī šajā paspārnē, un Kurzemēm arī mēs nevaram noliekt, ka Kurzemē bija diezgan, šis hercogam bija diezgan liela vara, diezgan liela autonomija, bet tomēr, kad mēs skatāmies kartēs, tā bija vara, šī Kurzemes zeme, Kurzeme bija formāli pakļauta, šai Polijai, vai ne? Polija bija uzņēmusies protektorāta tiesības, aizsardzības šīs tiesības un kaut kāds nodevu, varbūt tiesības. Bet vispārējais ir jūsu ziņā, vai ne? Jā, un tas ļoti raips musturs, un ir grūti iedomāties, kāpēc, lai jaunu šādu ģeotelpisku, ģeokulturālu bloku veidošanās nebūtu iespējami, ja reiz Eiropas vēsturē ir bijuši šādi gadījumi un precedenti. Vēl jau vairāk tāpēc, ka ir bijuši tādi, tie precedenti pat nav jāmeklē kaut kur, otrā Eiropas malā, jo visas tās, katras Eiropas tās valsts rašanās ir bezmazliet cits stāsts, bet, tas jau ir tepat, un mēs visi esam tur bijusi iesaistīti, vai ne, un...
nav nekas pat jāizgudro no jauna. Tāpat arī Latvijas un Igaunijas kaut kāda vienotība. Mēs galā esam vairākus gadsimtus dzīvojuši vienā teritoriālā veidojumā. Jā, un, protams, tā pati šī Vidzemes guberņa vai ne, Zviedru vidzem, tā jau vai nestiepās no Rīgas līdz Tartu un pat tālāk. Jā, labi, varbūt šāds pozitīvs nots. Beidzot kaut kā pozitīva. Mēs varam pabeigt parasti visas tās serijas tik depresīvas un viss tik slikti. Tad... Jā. Šāds pozitīvs nots varbūt mēs varam arī pamazām noslēgt. Tā mana cerība ir, ja kādreiz tiešām izveidojās šāds intermarium veidojums, un ja latvieši tajā nenoslīkst, man cerība ir tāda, ka Kurzem iegūst lielākas autonomijas tiesības. Jā, es domāju, mums vajadzētu vairāk turēties pie Kurzemes hercogistas. Jā, jo paskaties, Kurzemē ir pašpietiekama. Viņi vienmēr tādi bijuši, sākot jau no ķoniņiem vai ne, un kurš visam tām brīvģimenēm vai ne. Un pasties, Kurzemē ir savas ostas un savu bezmazais Kurzem var pats sev pabarot, ja mēs pieskaitām klāt Zemgales līdzinums. Mēs nerunājam par to, ko Dāņi rakstīja uz savu baznīcu durvīm vai ne, pa kuršiem. Dievs sarg mūs no mēra bada un kuršiem. Līdz ar to mēs noslēdzam šodienas pārbaudas laiku uz šīs pozitīvās nots par gaišu nākotni. Jā, par gaišu nākotni intermariumam un tiekamies nākamajā reizē.